Lai rudenī veiksmīgi uzsāktu apkurses sezonu, ir tikai viens galvenais šķērslis – parādi par iepriekšējo periodu. Sijā Liepājas enerģija aktīvi darbojas ar parādniekiem un piedāvā apusēji izdevīgus nosacījumus parāda apmaksai. Jūlijā vien debitoru kopējais parāds par iepriekšējo periodu sarucis par vairāk kā 160 000 latu. Cik lieli ir parādi par apkuri un kas tos veido? Šodien kopējais parāds ir apmēram 730 000 latu. Tā skaitā ir 120 000 latu parāds par jūlija mēnesi, ko tā īsti par parādu nevar uzskatīt, jo tam vēl īsti nav pienācis apmaksas termiņš. Ir kaut kādi 43 000, kuriem mēs tiesas ceļā piedzenām, un pārējais ir tie, kas ir tā nedaudz iekavēti. Ja es pareizi atceros, tad mēnesi atpakaļ tā parāda summa svārstījās ap 1 miljonu. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji apzinās to, ka tuvojās apkurses sezona un parādi tiek deldēti un maksāti. Jā, protams, parāda rūk, un tas ir pozitīvi, jo cilvēki saprot, ka apkurses sezona nāk un rudenī būs lielas problēmas, ja nebūs apmaksāts. Kādi ir iespējamie parādu jautājumu risinājumi? Katrs gadījums jāskatās ir individuāli, tur var būt dažādi risinājumi. Galvenais ir, lai šie parādnieki nepazūd un nebāž galvas miltīs, bet lai nāk pie mums un runā, un gan jau mēs tad kaut kādu kopēju risinājumu atradīsim. Un daudz tādas mājas ir bijušas, ar kurām mēs esam noslēguši vienošanās, un tā skaitā arī vairākas mājas ir no tām, ko savā laikā apsaimniekoja bēdīgi slavenais Remaks. Var nosaukt kā pozitīvos piemērus Reņa meža iela 5, Katedrāles 17, kur ļoti apzinīgi pilda šīs vienošanās. Un kas notiek ar pārējām Remaks mājām? 2 mājas ir palikušas, kurām pagājušā ziemā nebija apkuras, bet viņas arī jau ir sākušas kaut ko domāt, un mēs tā ceram, ka mēs varbūt šogad vienosimies arī par šo 2 māju pieslēgšanu un par parādu apmaksas grafiku. Pārējās visas mājas ir noslēgušas vienošanās, un šīs vienošanās arī vairāk vai mazāk tiek pildītas. Kas notiek ar tiem, kas izvairās un nevēlas parādu jautājumus risināt? Ceļš, protams, ir likumā atļautais, un tas galējais ir tiesa, bet par laimi šādi gadījumi tomēr nav vairums, un mēs lielākoties tiekam galā ar, bez šādiem līdzekļiem. Kādi ir riski, kas varētu kavēt apkurses sezonas sākumu? Tehniski problēma nekādu nav. Galvenais risks ir apmaksa. Ja būs mājai neapmaksāts siltums par iepriekšējo periodu, tad varētu būt problēmas. Tāpēc arī ir jādomā, kā šos parādus nokārtot līdz apkurses sezonas sākumam. Ko jūs varētu ieteikt iedzīvotājiem, ko darīt, kā pārliecināties, lai to apkurses sezonu varētu sagaidīt bez nekādiem kreņķiem? Pirmkārt, jāiet pie savu apsaimniekotāju un jāinteresējās. Es domāju, ka tie apsaimniekotāji, kas godprātīgi strādā, jau paši informē iedzīvotājus par šo situāciju. Bet, ja kādam ir šaubas, var viņi nākt arī pie mums. Mēs arī no savas puses pateiksim, kāda ir situācija. Tieši parādi var būt galvenais šķērslis, lai rudenī saulaicīgi pieslēgtu namu apkurei. Sijā Liepājas enerģija aicina iedzīvotājus aktīvi sekot līdzi namu apsaimniekotāju darbam un interesēties, kādi ir mājas kopējie parādi. Tas ir par patērēto siltumenerģiju iepriekšējā periodā, lai rudenī apkurses sezonas sākumu neapdraudētu parādu nasta.